Nu, tad pirms mēs ķersimies klāt tematam par politikas attiecībām ar kavējumiem, lai ievirzītu nedaudz varbūt tematu, es aicināšu arī kādu video stāstu, un tā būs Andas Smiltēnas, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieces tiesību politikas jautājumos versija un arī skatījums uz šo stāstu. Lūdzu, video. Labdien, kolēģi! Labdien, dombiedri! Man ir žēl, ka es nevaru šodien būt kopā ar jums Liepājā un būt uz vietas diskusijā, jo citi darba pienākumi mani attur no būšanas šodien Liepājā. Un paldies par iespēju vismaz šādā video uzrunas veidā dot jums dažus novēlējumus un pateikt dažus savus pārdomas. Šodienas diskusijas temats ir jautājums par bērna skolas kavējumiem kā signālu likumpārkāpumu prevencijas sistēmai. Un es novēlu, ka mēs visi šīs diskusijas gaitā nonāktu pie tādas vienprātības un saskaņas par to, kāda varētu būt tālākie rīcības scenāriji. Kāpēc man visvairāk gribas novēlēt vienprātību un saskaņu? Es strādāju ar tiesību politikas jautājumiem jau 18 gadus, un 11 gadus no tiem strādāju ar bērnu likumpārkāpumu jautājumiem. Un šo gadu laikā nekad nav bijis tā, ka pietrūktu labu ideju, ko Latvijā mēs varētu realizēt. Nav bijis tā, ka vienmēr ir pietrūcis nauda vai vienmēr ir pietrūcis speciālistu, bet vienmēr ir pietrūcis vienprātības, lai ideja tiktu līdz galam īstenota. Daži no jums varbūt atcerās un piedalījās 2016. gada darba grupās, kur mēs Tieslietu ministrijā izstrādājām likumprojektu par tādu visaptverošu bērnu likumpārkāpumu prevencijas sistēmu. Un arī toreiz šim likumprojektam bija paredzēti pietiekami liela līdzekļi, bet iestādēm, uz kuru pleciem krita tā īstenošana, likās, ka tomēr līdz galam viss tur nav ierēķināts tās izmaksas, un patiesībā tas arī bija šīs vienprātības trūkums, arī bija iemesls, kādēļ šis likumprojekts nekur nenonāca, un mums joprojām Latvijā nav tādas visaptvarošas sistēmas. Daudz no jums noteikti zina un atcerās tās sociālās izglītības korekcijas iestādi Naukšēnu, kurā atkal savukārt nebija runa par naudas trūkumu. Tur bija pietiekami resursi un laba infrastruktūra, un netrūka arī bērnu šajā izglītības iestādē, bet pietrūka labu speciālistu un pietrūka jēgpilna satura, ko īstenot šajā iestādē, jo šeit nebija līdz galam izdomāts un nebija vienprātība, kādu funkciju pildīs šī iestāde. Daudz no jums noteikti ir bijuši arī klāt tad, kad Latvijā ieviesām bērnu mājas modeli. Un arī šeit brīžiem trūka nauda un brīžiem bija jāpārvar dažādi izaicinājumi un nebija vienprātības un joprojām nav vienprātības par to, kāda veida speciālistiem un kādā formātā šajā bērnu mājas modelī ir jāstrādā. Un šādus piemērus varētu turpināt uzskaitīt. Un jāsaka, ka ik pa laikam mums ir pietiekami resursi, lai visu īstenotu, bet tas vienīgais resurs, kas mums līdz šim nav kopīgi izdevies, tas, ka mums patiešām ir vienprātība, ka mēs nolemjam, veltam tās visus resursus, kas mums ir, un ejam kaut kāda risinājuma virzienā, jo tomēr vienmēr ir bijis tā, kā tajā pasakā par līdaku, gulbi un vēzi, kad mēs ejam katrs savā virzienā, un manuprāt, it sevišķi šobrīd šajos apstākļos tas iespēju loks kaut ko jēgpilni izdarīt, viņš aizvien sašaurinās. Un tāpēc ir svarīgi, ka mēs tomēr esam savās domās un mērķos vienot un spējam nonākt pie tā konsensa, ka ir jautājums, ko vajadzētu risināt. Es domāju, ka, ja šodienas diskusijas temats ir bērnu stundu kavējumi kā iespējams signāls bērnu likumpārkāpumu prevencijai, ka es domāju, ka mēs nonāksim pie vienprātības, ka tas pavisam noteikti ir signāls un pavisam noteikti ir ļoti svarīgs signāls. Jo tad, kad bērns atnāk uz skolu, skatoties, kā viņš skolā uzvedās attiecībā pret saviem klases biedriem, pret skolotāju, tas ir signāls par to, kas notiek viņa ģimenē, mājā un tātad viņa tajā tuvākajā kopienā. Bet vēl jau vairāk, ja bērns vispār neatnāk uz skolu, tas arī pilnīgi noteikti ir signāls, ka kaut kas nav kārtībā viņa ģimenē, mājā un tuvākajā apkārtnē. Tas, kas, manuprāt,
mūsu sistēmā ir nepareizs, ko arī norādījis varbūt valsts kontrole, ir tas, ka mēs to pirmo signālu par to, ka ar bērnu kaut kas nav kārtībā, gribam sagaidīt no policijas. Ja? Un mēs viņu parasti arī saņemam no policijas. Ja tajā brīdī, kad bērns jau ir izdarījis likuma pārkāpumus, tad mēs piefiksējam, ka jā, šeit lūk varētu būt sistēmā klients, ar kuru ir jāstrādā. Mums vajadzētu vienoties, ka mēs vēršam to upi pretējā virzienā. Un skola ir tas pirmais kontaktpunkts, kurā mēs identificējam, ka šeit mums varētu būt viens klients, kurš mums ir jāpiefiksē un ar kuru mums ir jāstrādā. Nevis gaidīt, ka paies vēl vairāki gadi un mums par šo pašu klientu ziņos jau tiesības sargājušās iestādes. Manuprāt, šis būtu ļoti labs virziens, lai mēs Latvijā stiprinātu tieši šo primāro bērnu likumpārkāpumus prevenciju, kur arī tie līdzekļi un resursi, lai bērnam palīdzētu, ir nepieciešami vienkāršāki un mazāki nekā tad, ja mēs esam aizlaiduši šo situāciju, jo platajā galā mums par bērna problēmām ziņas ienāk no policijas. Tātad es novēlu visiem šodien tādas auglīgas diskusijas, un, kā es jau teicu, labu ideju mums nekad nav trūcis. Mums ir trūcis varbūt vienprātības par to, kā salikt visas tās labās idejas vienā groziņā un iet ar vienotu tādu risinājumu šajā virzienā. Kolēģi, es ceru, ka jums būs veiksmīga diskusija, būs vienošanās, un mēs varēsim arī nākotnē īstenot vajadzīgas idejas. Paldies! Paldies. Jā, sirsnīgs paldies Andai Smiltēnai par tematu ievirzi. Es domāju, nav tādu cilvēku, kas nepiekritīs tam, ko sacīja Anda par to vienprātības skatījumu, un paralēli arī, paldies, ka Anda arī vēlreiz iezīmē to ainu, vai ne, kad bērns no izglītības labklājības jomas var nonākt arī pēc tam jau iekšlietu redzes laukā. Es gribētu varbūt, Kristīna, sākt ar jums, kā jūs varbūt sacītu, kā izglītības un zinātnes ministrija tad šobrīd arī raugās uz stundu kavējumu problēmu, cik liels šīs parādības mērogs jūsu skatījumā ir šobrīd un kas varbūt to ietekmē? Jā, labdien, es varbūt sākšu vispirms paldies par vispār iespēju šeit piedalīties un paldies konferences organizatoriem par tēmas aktualizēšanu un jāatzīst, ka arī mums Izglītības zinātnes ministrijā un jau arī pat Saeimas komisijas līmenī šis jautājums ir pacelts un jāsaka paldies, ka ir tiešām pacelts un aktualizēts, jo vairāki pētījumi, vairākas indikācijas norāda uz to, ka ik viena stunda, ko bērns neapmeklē, ir patiesībā viņi jau tāds lejupslīdes, mazāks, lielāks un tomēr lejupslīdes rādītājs. Un līdz ar to ir arī veikts šis Saeimas pētījums par to, kā tas ietekmē un kā ar to cīnās vai kā to risina dažādas gan Eiropas valsts, gan arī pasaules tvērumā. Un līdz ar to mums pašiem šeit Latvijā arī ir jāroda sistēma, viennozīmīga sistēma, kā mēs varam motivēt, pārliecināt. Un pirmā atziņa, pie kā mēs nonācām, ir tas, par ko jau runāja, vienprātība un kļūt apnicīgiem, skaidrojot arī to sabiedrībai. Šeit es gribu vērst uzmanību, neviens normatīvs noteikti nebūs palīdzošs vai nebūs tā vienīgā patiesība, kas mums spēs to risināt, vai tās būtu vadlīnijas, vai tas būtu algoritms, bet pirmais ir jāsāk tiešām ar tādu domas ienešanu sabiedrībā. Mēs šeit varbūt vairāk runājam par, es gribētu tomēr teikt, sociālā riska bērniem, bet ticiet vai nē, ir arī otra puse, kur nav šis sociāla-ekonomiskais risks, bet vienkārši kaut vai tas pats, ko jums noteikti šorīt jau ziņojumā arī teica Izglītības zinātnes komisijas priekšsēdētāji, tas, kad jebkurš ceļojums dod manam bērnam vairāk nekā varbūt nākšana uz skolu. Un lūk, šeit ir, gribu teikt, tā aplamība, kas ir mūsos iemājojusies. Neviens nemēģina runāt pret, ka tas ir varbūt neliederīgi, bet kā mēs varam to kompensēt. Un te ir jāskatās lietas absolūtā kopsakarībā. Mēs esam mainījuši vērtēšanas sistēmu, mēs esam attīstījuši dažādas izglītības kvalitātes jautājumus un kritērijus. Un kā tas korelē kopā ar to, ja mēs neesam skolā, tad kā mēs varam kompensēt? Un kurš tajā brīdī kļūst vainīgs? Vai tas skolotājs, kurš it kā netiek ar situāciju galā, vai tas ir atbalsta personāls, pie kā mēs sākam šo bērnu, es atvainojos par žargonu, stumdīt?
Ja, te psihologs, te sociālais un vai vēl tālāk, ka mēs nonākam jau 3. līmenī. Un tad mēs sākam jau institucionāli šo bērnu tiešām svaidīt un stumdīt, paraujot līdz arī viņa vecākus. Un tad ir nākošais jautājums, kā rast šo uzticību arī tiem speciālistiem un tām institūcijām, kuriem varbūt komunikācija nav bijusi uzreiz tik ļoti veiksmīga un palīdzoša. Līdz ar to es tiešām, tādā, jāsaka, nacionālā līmenī mēs vairāk runāsim par to, kā popularizēt, kādu komunikācijas ceļu iet, jo to, kad ir dažādi vardarbības novēršanas algoritmi un vadlīnijas, tas viss ir. Bet tieši kā aizklauvēties līdz katram sabiedrības pārstāvim un loceklim, arī līdz manim, kā vecākam, kā tomēr parādīt to, ka izglītība un iešana, būšana izglītības iestādē, skolā, bērndārzā ir absolūti nepieciešama. Tas ir tas primārais un pirmais solis, kas mums ir jāspēr. Es gribētu tālāk virzīties pie Ilzes, paskatīties no tādas labklājības ministrijas arī perspektīvas. Tas, ko mēs arī šodien vairāk kārt sadzirdējām, ka tās lomas, ka tur ir gan ģimene, vai ne, gan skola, gan mēs redzējām to burvīgo piramīdu, vai ne, kāds ir bērns tad, kad viņš nokļūst skolā. Kā mēs varbūt varam šobrīd sacīt par to, ja teiksim, ģimene ir viens no tiem atbildības centriem, kas ir varbūt tie resursi arī, kas ir šobrīd, kā var palīdzēt ģimenēm? Jā, pirmkārt... Kurā brīdī tiek sniegts tas atbalsts? Jā, es saprotu jautājumu. Es domāju, ka ģimene principā ir viens no galvenajiem centriem, ja ne pats galvenais centrs. Un, ja mēs runājam par kavējumu ļoti laicīgu atpazīšanu un tiešām to cēloņu skatīšanos, viens ir neattaisnotie, bet otrs ir arī attaisnotie. Un es droši vien arī, kā mamma, man šeit jūs priekšā jāatzīst, kad es arī esmu kādās piekdienās meitai ļāvusi tomēr uz to skolu neaiziet, jo bijusi smaga nedēļa un tam līdzīgi. Un tur tās attiecības iespējams tajā dienā ar kaut kādiem priekšmetu skolotājiem nav tās visveiksmīgās. Labi, paliec mājās. Bet tas nav pareizi, un tas ir jāatzīst jebkuram no mums. Un kādā veidā tās puzles daļiņas 5 vai 6 priekšmetos, ja viņai tajā dienā neaizpildījās. Ja? Un tas arī ir tas, un tā ir mana kā vecāka atbildība. Un no labklājības ministrijas puses, protams, mums ir pakalpojumi un sociālais atbalsts. Mums ir arī bērnu tiesība aizsardzības likums, bērnu tiesības un arī vecāku pienākumi. Un vecāka absolūts pienākums ir darīt visu iespējamo, lai bērni pildītu atkal savu pienākumu, kas ir skolas apmeklēšana un arī tiešām veidotu attiecības ar skolu un veidot attiecības ar skolotājiem, jo tā arī vēl viena, man liekas, lielā lieta, tā komandas sajūta starp vecāku un skolotāju, kas, kuriem abiem diviem kopā ir viens lielais mērķis, iespējami veiksmīgākā bērna būšana izglītības vidē. Jā, respektīvi, tas mans vēstījums īsumā ir par to, ka tas ir ieguldījums ne tikai varbūt sociālā riska vecākos, bet daudz laicīgāk caur dažādām arī iespējams sabiedrības informēšanas un izglītošanas kampaņām, darbs ar vecākiem, apzinoties to savu atbildību un arī ieguldījums, ja tā var teikt, vecāku un skolas attiecību uzlabošanā, jo arī kopš Covid un kopš vis tā laika mēs arī vairākās darba grupās tiekoties ar kolēģiem arī tā tendence apliecinās, ka tās attiecības arī drusciņi viņas ir tās sašķobījušās un varbūt sabiedrība arī mainās, bet ekstra ieguldījums un ekstra darbs ar attiecību veidošanu starp skolu un vecāku. Tā, man liekas, ir viena absolūti ekstra lieta. Un, protams, tur vēl citas grupas mūsu laukā, kas ir ārpus ģimenes aprūpē esoši bērni. Ja? Tie ir attiecīgi arī šo bērnu aprūpētāji un bieži vien tā skola atkal ārpus ģimenes aprūpes bērnam ir vispār vēl 3 reizes svarīgāk nekā bērnam, kam mājās ir atbalstoša sistēma un kā mēs visi kopā varbūt to bērnu, kam tāda mazāka aizsardzības sistēma, un kuru jau mēs tomēr arī nedaudz atgrūžam, jo viņš ir varbūt kaut kā savādāks vai nolejblots jau, kā mēs arī šiem bērniem radam ekstra atbalsta sistēmu, lai viņi būtu skolās un lai viņi iespējami veiksmīgi šo te savas tiesības uz izglītību arī spētu iegūt.
Nu, vēl te varbūt parunājot vēl par to jūsu pieredzi. Tas, ko arī Kristīna sākumā sacīja, ka ir dažādas tās situācijas, kāpēc bērni kavē. Tur var būt visdažādākie iemesli, stundas, gan tur dažādi sociālajie aspekti, tāpat arī ceļojums, starp citu, kas arī parādās kā viens no, jo es pati zinu, ka skolotāji bieži vien aicina vecākus nedoties skolas laikā, piemēram, ārzemju ceļojumos, jo tas ietekmē pēc tam mācības. Tad vecāki saka, jā, bet brīvlaikos tās cenas ir uzskrulētas, lielākas, un tad mums ir jāizvēlas, vai mēs vispār braucam vai nebraucam. Bet pēc jūsu novērtējuma, kā jūs varbūt savā skoliņā, kā jūs raksturotu, kas ir tie galvenie kavējumi iemesli? Lai cik tas dīvaini būtu, bet es teikšu vārdu ceļojumi, bet nevis tādā izpratnē, ka mēs dodamies uz citām valstīm, bet liela daļa bērnu, tad, kad tika skolas apvienots, arī darot labu darbu, diemžēl daļai bērna jāceļas no rīta pusē 5, lai viņi tiktu līdz skolai. Un tad sanāk tā, vai nu es savu iesaidinu mašīnā 7:30 un kopā ar mani viņš tāds priecīgs atnāk uz skolu, vai bērni jau sēž skolā, tie, kuri 4:30 ir cēlušies un braukuši uz skolu. Viņi jau ir saguruši. Un svarīgākais alibi tad arī vecākiem, pieņemsim ziemas laikā, slapdraņķis un tā tālāk. Es pieļauju domu, ka arī vecāks varbūt dažreiz nepamostas, jo mēs vecāki bez grēkiem arī neesam. Un bērns nav skolā vienkārši. Viņš nav devies ceļojumā uz skolu. Jo ceļojums arī bieži vien ir 1,5 stundu. Ja? Tā, nu. Tas ir tā kā viens no iemesliem. Un tas, ko Covidu pieminējām, arī par to Covidu runājot, tas tāds baigi fažais alibi tagad ir visam. Atmiņa slikta, Covids, slikta, visur ir Covids. Bet bērni un vecāki aizmirst par komunikāciju kā tādu, par sarunām. Mēs bieži vien runājam par citiem, bet nerunājam ar cilvēku. Un šī komunikācija izpaliek arī bērnu vidū. Un mums arī tagad pēdējie gadījumi, kad bērns neatnāk uz skolu, nenāk uz skolu tam dēļ, ka viņš sēž pusi nakti datorā, telefonā, viņš vienkārši nevar piecelties. Ja vēl līdz 4. klasē mamma paņem rokās un atnes viņu uz skolu, lai tur kā būtu, pēc 5. klases vai tur vidusskola, tā kā, nebūtu smuki nest uz rokām uz skolu, ja? Viņam ir miega deficīts, viņš nevar pamosties. Jaunieši nezinu, varbūt savādāk izstāstīs, bet tas miegs tā ir briesmīga problēma. Tā kā, tādi 2 galvenie iemesli – ceļojumi un miegs. Ja, un starp citu arī abi saistīti. Ja bērnam ir jāceļās ap 4, ja, es ļoti labi zinu, ko tas nozīmē savā pieredzē. Un es varu teikt, ka tā ir sajūta, ka tu vienā dienā citreiz piedzīvo 2 vai pat 3 dienas, un tas noguruma līmenis vakarā ir tāds, ka neko nevar izdarīt vairs īsti, un spēki iespējams bērniem vairs risināt mājas darbus nav, un tad arī negribas iespējams doties uz skolu. Tā kā te var saprast, bet tad droši vien mēs nonākam arī pie tā, ko sākumā arī Anda minēja par to, ka tur tā sistēma, ka tur visur tā vienprātība un tik daudz dažādu detaļu, kas ir svarīgi tajā kavēšanas stāstā. Es pievērsīšos varbūt Rūtai no tādas jauniešu perspektīvas. Tu esi dzirdējusi, kas te šodien arī izskanēja, jā, par to visu. Tagad domājot, kā tu sacītu, vai tavi vienaudži, jaunieši, bērni, kavēšanu uzskata kā problēmu, vai tā tiem rūp, un kas varbūt ir tie iemesli, kā tu redzi? Es nezinu, vai tā ir ļoti liela aktualitāte starp jauniešiem, tā tīri. Viņiem ir citas, vai ne? Jā, protams, tas nav īsti tas, par ko domā, vai nokavēja 1 stundu, vai nenokavēja. Man personīgi, laikam, man nepatīk kavēt stundas, jo tad man uzreiz ir tāda sajūta, ka es esmu ļoti atpalikusi, un tad atkal ir sāk domāt par konsultācijām un parādiem. Bet man grūti teikt, man laikam vajag uzvedinošu jautājumu. Mēs ar tevi jau pirms tam drusku jau parunājam par to, ka tev ir laikam paveicies, ka tev ir tāda laba klase, kurā ir atbildība ar mākslas novirzienu, kur cilvēki īstenībā jau zina, kas ir tas viņu virziens un kas viņus interesē. Tāpēc viņiem kaut kādā ziņā ir jau tā interese par mācībām, un tad tur esi. Bet es te gribētu daudz arī tas, ko mēs sadzirdējām, arī ko vēl sacīja, kad ir tās agrās stundas daudziem bērniem, kad ir jāceļās vakarā, pusauģi nav noslēpums. Daudzi pakluso vai nepakluso, mēdz kaut ko tur uzraut savos datoros, ja? Tad miegs ir, cik ir, un tad ir slodze skolā. Jā,
Es to iepriekšējo jautājumu papildinot, es noteikti gribētu teikt to, ka tas ir ļoti atkarīgs no tā, kāda ir tā jaunieša apkārtne, jo katram jaunietim ir tāds sociālais burbulis, kurā viņš ir un kurā viņš uzņem to informāciju, un lielākā daļa jau, protams, uzticās saviem vienaudžiem, viņi meklē kaut kādu iedvesmu un kaut kādu vienlīdzību ar saviem vienaudžiem un viss tas. Bet par slodzi, jā, it īpaši es varu piebilst tad, kā es mācos profesionālajā vidusskolā, tā slodze ir ļoti, ļoti liela. Un mums ir tā, ka mums nav brīvlaiku, mums ir 2 mēneši vasarā, kad mēs varam atpūsties, un mums ir ziemas brīvlaiks. Un ir tā smieklīgi, cik smieklīgi es runāju nesen tieši ar savu draudzeni. Cik labi, ja man tagad būtu brīvlaiks, cik daudz darbiņas es varētu paspēt izdarīt. Bet tad, kad tu sāc skatīties uz to visu lielo darba apjomu un tu sāc domāt, kurā brīdī tu varētu iespiest, kad es varētu šito darbiņu izdarīt, un kuru stundu es varētu nokavēt, un kuru es varētu izlaist, vai ne, lai es varētu ilgāk varbūt pagulēt pa nakti, un man būtu svaigāks prāts no rīta, tad jau varbūt kaut kā jauniešu vidē tā aktualitāte pavēršās par tām stundu kavēšanām. Tad, respektīvi, tu sāki, ka dažreiz stundu kavēšana ir tīri tāda jaunieša vēlme, iespējams tajā laikā izdarīt kaut ko citu, kas varbūt mācībās ir prioritārāks, un reizē varbūt iegūt kaut kādu atelpas brīdi, kad var izgulēties, lai atkal būtu spēki turpināt mācības, ja? Tajā dienā. Es domāju, protams, tas nav visos gadījumos, jo to stundu kavēšanu tam var būt vairāki cēloņi. Es domāju, ka ļoti liels tāds faktors ir mentālā veselība. Dažiem varbūt tā ir vienkārši vienaldzība, ģimenes apstākļi un tā pati pārslodze. Bet, protams, visas tās lietas jau savstarpēji tā kā miedarbojās. Un es laikam tie ir tādi lielākie faktori, ko es varētu nosaukt. Bet jā, katram tam jaunietim, kurš kavē tās stundas, ir savs iemesls, bet vai viņš pats to atpazīst, tas arī ir jautājums, un vai viņam ir resursi. Jā, te varbūt vēl var pakomentēt, vai ne, vai jaunietis atpazīst īstenībā, ka viņam ir te jau arī bija redzams uzreiz, mums ir problēmas. Jaunieši un bērniem jau problēma patiesībā tajā brīdī nav. Jā, bet, atpazīt, protams, ka nē. Viņi vienkārši jūtas slikti, un tas otrs faktors, tā ir vientulība. Tā lielākā sūdzība, ar kuru nāk pie psihologa, skolas psihologa, sākot ar 1. klasīti, man nav draugu. Ar mani neviens nedraudzējas. Un tad, kad novērts tiešām, ka ir tas burbulīts, kur tu jūties pieņemts, un dažreiz tas burbulīts nav tas labākais, arī tā gadās, tā ir liela veiksme patiesībā. Nokal Covid vainīgs. Jā, te mēs absolūti saskaramies, man šeit pirmajā daļā, kur runāja par to, ka bērniem ir vajadzīga tā drošā vide, kur viņš labi jūtas, un tas, kur labi jūtas, varbūt arī, kā jūs arī sacījāt, ne tas labākais burbulīts, kur ir tā sapratne sajūtama, vai ne? Tieši tā, jā, protams. Jā. Kristīna, varbūt turpinot, kā jūs redzat, kāds ir ministrijas redzējums par prevenciju principā, ko mēs varam darīt pirms mēs jau nonākam datos, kuros ir šīs ziņas par to, ka kavējumi pieaug un ka mēs tajā statistikā esam tur, kur mēs esam. Vēl tomēr pakāpjoties atpakaļ, jā, te varbūt tomēr vārds vairāk ir būt piederīgam, veidot bērnam šo piederības sajūtu. Es domāju, tas ir tas, ar ko mēs sākām. Tepat nav jāskatās burbuļos vai neburbuļos, bet tā izglītības vide, kurā viņš vēlas, uz kuru viņš vēlas nākt, vēlas atrasties, tā ir tiešām piederības sajūta. Un ar to es varbūt vairāk arī vēlos ne tikai uzlikt šo atbildību ģimenei un vecākiem, bet tomēr arī tai izglītības iestādei un videi, kurā konkrētais audzēknis ir nonācis. Runājot par prevenciju, es domāju, ka ir jau viens gana labs solis spērts, jau pieminēja kolēģi par Kivas programmu, kur arī nacionālā līmenī ir rasts finansējums pašvaldību
pašvaldībām kā atbalsts, lai tiešām šīs te programmas ieviestu, bet ieviestu atstājot zināmā mērā arī autonomiju pašām pašvaldībām izvēlēties, kura ir tā vispiemērotākā vai ar kuru jau ir izveidojusies laba sadarbība. Un lūk, šie te mērījumi un jāsaka arī sekošana līdz katram individuālam bērnam arī jau ir preventīvi, lai mēs spētu palīdzēt. Nākošais solis ir noteikti arī pedagoģiskā personāla un atbalsta personāla sagatavošana un pietiekama resursu nodrošināšana, kuru jāsaka, protams, mēs nevaram lepoties ar to, ka šobrīd visas izglītības iestādes saņem 100% jāsaka atbalstošu un atbilstošu pasākumu klāstu, bet mēs vismaz esam ceļā uz to. Un kā jau es teicu, ir viegli kritizēt, kas mums nav, bet ir jāskatās, ka vairāku gadu garumā es ļoti ceru, mums izdosies šo problēmu atrisināt. Tas ir ļoti labi, ka jūs to sakāt, jo šeit tiešām cilvēki no skolām, no šīs jomas nozars, viņiem ir svarīgi to sadzirdēt, vai ne? Jūs arī sākumā sacījāt, ka tas ir jautājums, kam tiek pievērsta šobrīd nopietna uzmanība, un par to tiek domāts. Vai mēs varam arī varbūt arī kopumā runāt par to, ka mēs varam cerēt uz to, ka varētu būt šie lielākie resursi. Es domāju, ka šeit arī daudz piekritīs, ka tas viens ir griba, protams, daudziem, tas ir ļoti svarīgs jautājums. Otrs arī tiešām ir tas fiziskais resurss, kāds var ne. Viennozīmīgi. Un tas, kas nacionālā līmenī, es saku, mēs esam ceļā uz to, bet pat es gribu uzsvērt un akcentēt un teikt milzīgi paldies pašvaldībām jau, kas ir snieguši ļoti lielus ieguldījumus, meklējot resursus tieši paši savos budžetos un savās iespējās. Tā kā, protams, jāsaka, kopā gan valsts, gan pašvaldības sadarbojoties, noteikti mēs radīsim labākus risinājumus. Nevis cīnoties ar sekām, bet tik tiešām pamanot jau šos gadījumus un sniedzot ļoti individuālu atbalstu, jo mēs ļoti labi zinām, kas ir domāts visiem, tas ir patiesībā nederīgs nekam. Te varbūt arī Ilze var pakomentēt par tiem pašvaldību resursiem šobrīd un arī to interesi, piemēram, iesaistīties un uzskatīt šo par problēmu situāciju, kurā ir jāiesaistās. Es domāju, ka no pašvaldību puses, protams, to ļoti labi profesionāli saskata kā problēmu situāciju, bet tas arī atsaucoties uz Andas pirmo prezentāciju par to, kā mēs lietas un problēmas izprotam vienādi. Un, nezinu, ja tā var aicināt skolas vides pārstāvis no sociālās puses, tad viena no tām lietām ir arī šī te kavējumu datu saulēcīga nodošana, jo vēl pāris gadus atpakaļ tas bija izteikti novembra otrā puse un aprīlis, kad šie dati nonāk līdz, piemēram, sociālajiem dienestiem. Mēs ļoti ticam un redzam arī, ka ir daudz vietas, kur tas brīnišķīgi ir uzlabojies, bet tik tiešām tā datu saulaicīga nodošana, jo tas sociālais dienests jau arī nevar uzminēt, ka kaut kur ir vajadzība un ir problēma. Un tai pašā laikā arī droši vien tāda ciešāka iespējams sadarbības starp sociālo dienestu, izglītības pārvaldi un izglītības iestādēm, veidojot kaut kādus tādus savus mazos protokolus, kā sadarboties un kurā mirklī un kad tā ir problēma. Un bieži vien jau tādas pāris kavētās stundas ir ļoti ātri, lielākā daļā gadījumu tie cēloņi tiešām ir varbūt pat ļoti ātri un tūlītēji novēršami, bet kā mēģināt palīdzēt izglītības videi arī identificēt šīs lietas, jo bieži vien tik tiešām arī kā Rūta minēja, tie iemesli ir saistīti arī ar veselības izaicinājumiem, ar iespējams kaut kādām vardarbības situācijām mājās, ar tiešām nepietiekamu mobilitātes nodrošināšanu, ka vienkārši nav resursu, kā tikt, un varbūt tur atkal iesaistoties no tāda sociālā dienesta puses, tur var kaut kādus risinājumus daudzkārt ātrāk atrast. Otrs, protams, gadījumi, kas ir jau pamatīgāk, un tad, kad te novembrī vai te maijā, tad jau, protams, bet tad jau mēs esam tajā Andes zonā, par ko Anda runā, un ja tie kavējumi jau ir tik lieli, tad visticamāk tā problēma tur jau ir kumulējusies un veidojusies lielāk, un tad, protams, sociālam dienestam arī ir kāds pakalpojumu klāsts gadījumos, ja tie ir vardarbības aspekti, tad rehabilitācija vardarbībā cietušiem bērniem. Mēs klausīsimies vēlāk arī pusauģu resursu centru. Pusauģu resursu centrs brīnišķīgs resurss arī reģionos, arvien vairāk tiešām veidojoties jaunām filiālēm.
Nu tā, bet jā, man liekas, tie kavējumi jautājums tik ļoti aicinātu mums visiem kopā domāt par iespējami ātrāk. Kāpēc iespējas ātri ar pirmajām pazīmēm mēģināt atrast tos cēloņus? Jo visu, ko mēs atradīsim ātri un laicīgi, var novērst daudz ātrāk, daudz saudzīgāk pret bērnu un ģimeni un ar ļoti izteikti mazākiem resursiem. Jā, Kristīnai bija kas piebilstams, jā? Jā, vienkārši mēs runājam šeit par vardarbību, par kavējumiem un šīm lietām, bet noteikti, kas būtu arī no izglītības un zinātnes ministrijas puses piebilstams arī tam izglītības pakalpojumam, gan pieejamībai, gan arī, protams, daudzveidībai būtu jābūt galveniem šiem te aspektiem, jo, protams, lai cik nepopulāri tas šobrīd neizklausītos, mēs nevaram no visiem bērniem gaidīt absolūti akadēmiskas zināšanas un akadēmiski izvēlētu izglītības ceļu. Līdz ar to, jā, mums šobrīd ir, jāsaka, obligātā pamatizglītība valstī noteikta, bet kas notiek pēc tam? Kāds piedāvājums ir tam skolēnam iegūstot šo obligāto? Un tas, kas mums šobrīd statistikā parādās, ka, lūk, ir tiešām virkne bērni, kuri izvēlas tālāk neko nedarīt. Lūk, un tas kļūst aizvien satraucošāk. Tur varbūt arī ir kavējumi pie vainas, bet vai tas izvēlētais izglītības ceļš ir bijis viņam piemērots? Un līdz ar to tad es gribu tiešām teikt, ka mēs arī domājam mērķiecīgi pie tā, vai tās ir šīs ārodu programmas, kas iedod lielāku šo te, jāsaka, programmu piedāvājumu un izvēles iespējas, lai bērnam nav jāizvēlas tikai un vienīgi, lūk, vai tas ir vidējās izglītības ceļš, vai arī profesionālās izglītības tāds absolūti jau 5. kvalifikācijas līmenis, bet ir arī tomēr kaut kas piezemētāks un varbūt arī viņam tieši darba tirgumu, tāds atbilstošāks. Par šo arī man šobrīd vairāk tiek runāts, ņemot vērā, ka pacēlās arī vairāk temati, īpaši gada noslēgumā, gada sākumā, kur daudz bērni netika skolās, kurās bija iecerēts, un tur daudz, protams, stresu gan bērniem, gan vecākiem. Ir pilnīgi skaidrs, ka šis ir temats, kur mēs varētu, ir tik daudz dažādu šķautņu, un vēl viena, kam mēs neesam vēl šodien tā līdz galam pieskārušies, ir temats par bērnu atgriešanos skolā pēc kavēšanas. Ja ir bijis ilgāks kavējuma laiks, es redzu, jau ņem mikrofonu rokās, bet tas, manuprāt, ir iespējams bērnam arī ļoti traumatiski. Ja mēs dzirdējām, kur viena no lektoriem sacīja, ka ir bijušas situācijas, kur bērns atgriežas skolā, un tas, ko viņš saņem, ir apmēram, tad tu te beidzot izdomāji ierasties, un tad ir tas it kā nosodījums, kaut gan viņš ir beidzot saņēmies un atnācis, Varbūt te var arī diskusijas dalībnieces reflektēt. Es nezinu, varbūt varam vēl ar jums sākt. Vai Ilze, ar jums ne? Visas trīs, tā kā visām šeit ir ko... Jā, varbūt vēl. Jūs esat noteikti saskārusies ar šādām situācijām. Kā jūs redzat arī no tāda pedagoģiskā viedokļa puses? Kā mēs sagaidām šo bērnu, zinot, ka viņam būs rops mācībās jau pirmkārt? Tas, ko es aicinu visus pieaugušos, visus mūsu gudros un augstāk stāvošos un zemāk stāvošos, nepazaudēt savu cilvēcību, jo tiešām sanāk tā, ka mēs runājam par bērnu pozitīvo pašcieņu, par pašcieņas veicināšanu, bet kā ir ar pieaugušo ar skolotāju pašcieņu. Un ja viņš atļaus, un tas ir dzīves piemērs arī neliekuļoši arī pie mums tā dažreiz gadās, kad atnāk bērns uz skolu, ko, paldies tev, atnāci, Bet varbūt tas bērnam prasīja milzīgi liels pulss saņemties un atnākt, un atkal, kad klase visa noklust, iet klasē. Tāpēc manā izpratnē šeit ir milzīgs darbs arī ar pedagoģisko kolektīvu, jo, pieņemsim, tās manas skolas, kur es esmu pedagoģiskais kolektīvs noveco, jauni nenāk stipri vietā. Un ja viņš noveco, tad ir jautājums atkal par to novecošanas sistēmu, vai mēs dzīvojam laikam līdzi. Un, protams, ka gaidas skolotājiem ir tas, ka bērns sēž taisnu muguriņu un kājiņām saliktām, un kā viņš pareizi to dara, un te pēkšņi vēl ierodas. Tas tiešām ir smags jautājums, un smagi ir izcināms, jo sarežģītākā auditorija, manā izpratnē, tas ir pedagogs. Viņi visu zina. Ilze? Jā.
Jā, šis ļoti emocionāls jautājums, tam ir visi ķer un ir viedoklis un gribas teikt, bet jā, tas atbalsts bērnam atgriežoties, visticamāk tajā brīdī ir vajadzīgs gan pašam bērnam, gan arī ļoti skaidrs plāns, kas pa to laiku, kamēr viņš prom ir darīts. Mēs nevaram bērnu atstādināt uz mēnesi vai kam tur vēl dažkārt gribas izolēt ilgāk. Mums ir pieredze, ka ir arī 3 mēneši un vēl vairāk. Un tas bērns skaidrs, ka viņš atgriežas citādāks. Viņš vairs, un tas jautājums, jā, kā mēs esam palīdzējuši viņam tajā laikā, ja bieži vien iespējams tās problēmas ir bāzētas ģimenē. Un ko mēs darām? Mēs viņu aizsūtam tur, kur to problēmu visvairāk. Ja? Nevis tā iespēja izrauties ārā un būt tajā citā vidē, kurā viņš iespējams jūtās piederīgs un pārvar ar to, ar tām pozitīvām emocijām, varbūt to, kas ir bijis tajās mājās, bet mēs viņu vēl tur noliekam. Un tiem vecākiem jau visticamāk bieži vien nav ne to resursu, ne tā laika, jo ja jau tas tik tālu ir aizgājis. Un tad, jā, tas Andas minētais ievada sarunā, jā, tā iela to bērnu uzreiz ļoti veiksmīgi ar atpilstām rokām sagaida. Un diemžēl tā ir tā pieredze. Tamdēļ, jā, plāns, kamēr viņš ir prom, plāns, kā atgriezties atpakaļ un kā viņam iekļauties atpakaļ tajā vidē, kurā gatavi tam, ka viņš atgriežas, ir gan skolotāji, gan skolēni, gan savā ziņā varbūt pat arī vecāki, jo tur arī diezgan liels dažkārt spiediens arī nāk no vecāku puses. Te ir ļoti komplekss patiesībā, kas izskanēja. Tātad nav mums arī attaudzes, skolotāji attaudzes, bet būtība pašā jāsaka tādā, problemātikas risinājumā ir skolotājiem būt absolūtam sirds cilvēkam, viennozīmīgi. Pirmais vārds, ko tas skolotājs pasaka audzēkņam, lai kāds viņš būtu, tas spēj ļoti, ļoti ietekmēt šī skolēna tālāko uzvedību, attieksmi. Es saprotu, ir viegli runāt, noteikti skolotāji man arī šobrīd raida zibinošus skatus par to, kad viegli jau teikt. Jā, bet ja mēs paši nemainīsimies, mīļie kolēģi, nekas jau arī nemainīsies. Un ja mēs paši novērsīsimies no tā bērna vai nesadzirdēsim vai nepamanīsim to brīdi, kad viņš sauc pēc tās palīdzības, un tas jau nebūs ar trauksmes sirēnām, tas var būt viens jautājums, vai tiešām tā būs klases sliekšņu pārkāpšana un pārvarēšana, un ja mēs tajā brīdī ar to negāciju pret viņu vērsīsimies vai nevērīgu repliku, tas noteikti būs nākošais solis viņam veiksmīgam vai absolūti, jāsaka, sagrāvē. Ja? Un līdz ar to, sirds siltums un sirds cilvēkam ir jābūt tam, kurš šos individuālos gadījumus spēj pamanīt un arī risināt. Un nevis tādā vienatnē risināt, bet tad arī meklēt, arī atbalstu kolēģos, kā to darīt kopā, jo visnotaļ tā jau nebūs viena mācību priekšmeta problemātika, tas jau būs kompleks, ja? Un līdz ar to tad visiem ir jāsadodās tajā brīdī rokās un jāmēģina tas atbalsts sniegt. Tā kā, jā, kolēģi, tiešām veram vaļā sirdis un tiešām ar gaišu prātu pieejam pat vissarežģītākajām situācijām, pat tajos brīžos, kad mums liekas, ka tur nav cerības nekādas. Rūta, kā varbūt tu sacītu, kas jauniešiem būtu vispalīdzošākais, ko vajadzētu darīt skolas personālam, vecākiem, mirklī, kad redzams, ka jaunietis, piemēram, sāk kavēt stundas? Es domāju, ka ir jāsaprot, kurā brīdī tā paliek par problēmu, jo es esmu ievērojis to, ka manā skolā, tā kā mums piešķir stipendiju, tad šī problēma tiek aktualizēta īsi pirms šīs stipendijas piešķiršanas, tad kāpēc tev ir tik daudz kavējumu, vai tev ir kāda attaisnojuma, vai tas tiks attaisnots, un tas ir tīri tā, lai saprastu, kāpēc viņi vispār ir, bet vai tā kā ir šī iedziļināšanās, kāpēc tas audzēknis kavē tās stundas, un vai tas skolotājs ir gatavs tā kā veltīt laiku, lai tajā iedziļinātos. Un man liekas, tas ir ļoti būtiski, ka nevis tikai tu skaties uz to, kā N burtiņu e-klasē un to, ka tev varbūt tiks piešķirt minimālā stipendija, bet tu skaties uz viņu kā cilvēku, kuram varbūt ir tā slodze un viss, ko viņam vajag sarunu, vai arī viņam vajag kādu resursu. Un man liekas, ja viņam nav atbalsta mājās, tad varbūt tas skolotājs ir tieši tā nākamā tuvākā persona, kas viņam var sniegt šo atbalstu, un ja tas audzēknis negrib uzticēties tam skolotājiem, tad varbūt viņam var sniegt kaut kādus ārpus skolas resursus, kā piemēram pusaudžu jauniešu resursu centru.
Man liekas, tie resursi ir daudz, tikai vajag tos pretīm nākošos skolotājus, kur ir gatavi tiešām būt pretīm nākoši un sniegt šīs atbildes. Un, jā. Nu, mūsu laiks jau strauji tuvojas izskaņai. Es gribētu varbūt arī noslēdzot jautāt arī katrai no jums par to, nu, kā jūs varbūt redzētu, kas būtu tāda būtiskākā izmaiņa tādā ideālā pasaulē, kas būtu jāievieš, lai mēs virzītos uz priekšu un lai, piemēram, nākamgad tiekoties konferencē, jau skatoties, piemēram, datus, kur mēs redzam par kavējumiem, ka tie ir samazinājušies. Kā jūs redzat, kas tad būtu varbūt tas būtiskākais pārmaiņa, ko vajadzētu ieviest? Es varu sākt saredzēt kavējumu kā iespēju, nevis problēmu, un iespēju pamanīt, kam dēļ tas ir, un agrīni iespējams pamanīt kaut ko, kas bērnu dzīvē drusciņi ir pamainījies vai sāk varbūt to trajektoriju mainīt. Un vēl man nāk prātā tāda doma, ka daudzos tajos pārdzīvojušo cilvēku, kas ļoti grūtām situācijām gājuši cauri stāstos, parādās, ka kas tev izvilka vai kas tev palīdzēja, kā tev izdevās. Un bieži tas ir tieši viens cilvēks. Viens cilvēks, kas pamanīja, ieraudzīja un nebija vienaldzīgs. Un ļoti bieži tie cilvēki ir arī skolotāji, sociālai darbinieki, kādi cilvēki pakalpojumos, kaimiņi. Bet arī, jā, es uzreiz par tiem skolotājiem tā iedomājos. Un, jā, paskatīties uz bērnu nevis kā uz problēmu, bet uz to miedarbību ar bērnu, kā uz manu iespēju būt tam cilvēkam, kas iespējams ir tas viens cilvēks bērnu ceļā. Paldies! Nu, noteikti nebūs ministra kabineta noteikumi, kam būtu jābūt numuru pirmam un manam solījumam šeit, un tie mums mainīs pasauli, un tie sakārtos procesus. Domāju, droši vien, ar ko es sāku. Te ir vienkārši jābūt ļoti atvērtai komunikācijai visos līmeņos. Visos līmeņos jābūt ir sadzirdētiem, un visos līmeņos tiešām ir jāmēģina rast tas risinājums un neatņemt autonomiju un izvēles iespējas pašām pašvaldībām, jo tikai pati pašvaldība vislabāk var to situāciju redzēt. Mums no ministrijas izdot rīkojumus vai izdot vadlīnijas visnotaļ nebūs nedz efektīvas, nedz arī, jāsaka, pielietojumas praktiskajā dzīvē. Tā kā es arī aicinu vienmēr savus kolēģus būt atklātiem, atvērtiem, dažādās reģionālās sarunās, dažādos semināros. Mēs par to varam diskutēt un tikai kopīgi meklēt šos risinājumus. Un te jau, es domāju, tas signāls, kas izskan individuāli pieeja un individuāls risinājums. Un tai nav jābūt nedz obligāti sadarbības grupai, kas šīs problemātikas izskatīs, bet tur pietiek tiešām būt vienam skolotājam, vienam cilvēkam, tehniskam darbiniekam, kas skolā pamana to, kas varbūt tam bērnam tiešām ir ļoti, ļoti vajadzīgs. Velta, jūs skolā esat tas cilvēks, droši vien, kas to pamana, vai ne? Nu jā, kuru saka, tev jau viegli, tu smaidi visu laiku, tev ir viss forša. Tas, ko es novēlētu no visas sirds, lai izzūd šis stereotips, ka izglītība ir pakalpojums. Izglītība nav pakalpojums, tā ir iespēja. Un ja mēs kā pieaugušie sniedzam šo iespēju, tad mums atbilstoši arī jābūt pašiem šiem iespējas cilvēkiem. Varbūt tiešām, tā kā teicāt, mēs esam tas vienīgais cilvēks, kas var palīdzēt tam bērnam. Iededzināt to sirdī, sauli, ticību sākumā pašiem sev, drosmi, ka mēs varam runāt un palīdzēt un uz priekšu. Bet nekādā gadījumā mēs nesniedzam pakalpojumu. Mēs esam tik forši, mēs esam iespēja. Noslēguma vārdi no skolēnu perspektīvas, ko tu kā skolēns gribētu sadzirdēt varbūt? Nu, es teiktu tā, ka mums kā skolēniem noteikti patīk šī cieņpilnā un attieksme un saprašana to, ka mēs arī tiekam uzskatīti kā katrs kā cilvēks un to, ka mums katram ir emocijas, mums ir kalna augšas un kalna pašas lejas un man liekas, ka tiešām šī sapratne un pretīm nākšana to, ka mēs nevaram būt klātesoši, 100% klātesoši katrā stundā, jo mēs nenākam katru dienu ar deksmi uz fiziku vai uz gleznošanu, bet to, kad ir šī sapratne, to, ka mums arī ir emocijas un mums ir nogurums un mums arī var dažreiz nebūt nogurums, bet
Bet tas, ko mēs prasam, ir tikai saprašana un saprašana. Jā. Tas jau laikam arī ir tas kopsaucējs, ko mēs meklējam. Paldies tiešām diskusiju dalībniekiem. Mēs paskatīsimies tūlīt arī jautājumus, kādas prasmes un zināšanas būtu nepieciešamas skolotājiem, lai skolotājs vispirms būtu cilvēks un tikai tad arod māsa vai arod brālis. Vai tas ir iespējams, vai tas vispār ir atbildāms jautājums? Grūti atbildāms vēl. Jā. Es vienkārši mazu komentāru uzreiz pateikšu. Bērniem jau nav izvēles, viņiem jāmācās. Mums pieaugušiem ir izvēle. Ja mēs netiekam galā ar emocijām, uz priekšu ir citi amati, citi darbiņi. Tad vēl ir jautājums, Kristi tad vēl ir jautājums, vai mēs pieaugušie varētu būt tik universāli kā skolēni, kuriem jāspēj tik daudz šķautņaini izturēt dienas slodzi, vai tad mēs tādi neesam? Ko? Kā jūs domājat? No psiholoģiski, pedagoģiskās prakses patiesībā vienmēr tajā brīdī es atceros pat no saviem studijas laikiem. Neiet jau runa nolaisties līdz skolēna izpratnē, bet pacelties. Un tas ir tas mūsu izaicinājums. Mēs kāpēc domājam maziņš cilvēciņš? Nu nē, patiesībā viņš arī ir liela personība, un mēs viņam palīdzam par tādu tapt. Un ja mēs tikai skatīsimies tātad no tām savām interesēm un savām lūk šīm te profesionālām kompetencēm, kā mēs tās varam pilnveidot, es nevēlt atgriezīšos. Nu, sākam ar to savu sirds pieeju tam cilvēku bērnam, uzklausot viņu, saprotot viņu augšas un lejas, saprotot arī viņa slinkumu, un no tā nevajag slēpties, jo tas slinkums ļoti bieži veidojas tieši no pārguruma, ka mēs tā kā negribam to darīt, jo mēs nedaudz atliekam savus darbus, un tas viss ir normāls dzīves cikls. Jā, tā ir. Piebilst kaut ko? Jā, es vēl par to domāju, kā par tām prasmēm vienkārši, mēģināt tās situācijas, kuras mēs redzam, varbūt, kas mums nāk priekšā, identificēt ar tādām, kā viss tas pats ir noticis ar mums, jo mums jau nekad nebesīja nekas vairāk kā tas, kur mēs redzam paši sevi. Nu, tādā veidā vienkārši mēģināt saprast, vai kaut kas no tā nav manī un īstenībā, vai tas nav par mani, nevis par to otru cilvēku. Man šeit ļoti daudz un dažādu vērtīgu atziņu un visam pāri tas cilvēcības stāsts. Gribas novēlēt tiešām katram arī tam cilvēkam, kurš saskars ar bērniem ikdienā, saglabāt to spēku, būt cilvēkam pamatā, jo es domāju, ka slodzes, jūs piekritīsiet, ir noteikti lielas un uzdevumi ir daudz. Man māsa ir arī skolotāja un ir gājusi personīgi uz mājām meklēt, kur tas bērns, kurš nenāk uz skolu un atrod puisi guļam jau vairākas dienas, kurš negrib nākt uz skolu vienkārši. Un tad viņa ir cīnījusies ar to, tā kā es arī esmu dzirdējusi arī to stāstu. Tas perspektīvas man ļoti patika tas, ko Iela sacīja par to, ka mēs katrs varam būt tas, principā, tas gaismas nesējs, jo es varu minēt arī, kā šeit cilvēki min savus piemērus, tad es esmu savā dzīvē no skolotājiem saņēmusi, ka es varētu būt normāla ziņu diktora, bet es esmu pārāk resna, un kad es tāda nekad nebūšu. Nu, tā kā es biju tāda kā tagad apmēram. Un tad savukārt no mūzikas skolotājas, kura man šeit kādā 11. klasē lasot, es lasīju par referātu priekšā, viņa sacīja, Kristīna, man šeit, ka tev vajadzētu aiziet pamēģināt pastrādāt radio, ka tev ir labi radio balss. Un es aizgāju pēc pāris nedēļām. Un iespējams, viņa ir iemesls, kāpēc es esmu šeit šodien. Es nezinu, bet iespējams, ka tā ir. Ka tas dzīvē tiešām sanāca. Viņa man lika padomāt par to, tāpēc katrs tiešām skolotāja vārds var spēlēt milzu lomu cilvēku dzīvē, kur mēs tālāk nokļūstam. Paldies liels diskusijas dalībniekiem!